Sveiki visiem! Analogajā audio. Nu ko? Ir pienācis mirklis parunāt par magnetofonu lietām. Vesela kaudze paciņām ir, sāksim no viena gala. Es jau te atpogāju vaļā, lai nav baigi garlaicīgi ar to izpakošanu. Tā, esam iegādājies akai spolīts uz 18 cm, 7 caulīgās, kā saka. Stāvoklis gandrīz perfekts. Ir iespēja, ir jāņem, jo šobrīd ir tā, ka cenas iet pilnīgā kosmosā. Tagad pa piemēru jauni ražotās krāsainās spoles, 30 eiro gabalā. Manā skatījumā ideāli šīs, es domāju. Rulējam tālāk. Tās bija 18, un man bija iespēja nopirkt arī 26. Paskatīsimies, kas tad mums te ir. Viena ir skoča kastē. Mazliet jānotīra ir serdenīts. Tai vietā, kur nabu adapteris ir mazliet netīrs. Mēs te daudz izpakosim ārā. Paskatīsimies dzīvojā, kas te ir. Ir tāda, tas vidus mazliet, tas viss ir tīrāms. Paņemsim brāli spirtiņu un notīrīsim. Un otra ir oriģinālajā akai kastītē. Un šitā ir ar lenti. Lenti, protams, lidos miskastē. Es neticu, ka viņi ir labi. Šobrīd man līdz šim nav bijis tā, ka būtu kāda laba lenta. Kaut gan te izskatās, ka iekšējā daļa vispār nav lietot. Labi, to skatīsies. Otra puse tāda. Skatīsimies, uzliksim, paklausīsimies. Kasta mazliet tāda izvarot izskatās, bet nekas. Paņemsim, kas ir vajadzīgs, salīmēsim. Un tā, tas ir tas, liekam prom. Tā, un ir vēl viens pirkums. Bija iespēja par lētāku naudiņu iegādāties 18 cm lentu. Tā ir LPR 90. Un pilnīgi jauna plastmasas spolē. Un kaut kā tā. Varēs kaut ko šito uzliksim uz alumīniju. Uz šito. Un tad ielaidīsim kādu mūziku iekšā. Tas par spolēm un tas par lentēm. Un tad es vēl te no frīkiem paņēmu, pasūtīju spolēm lielajām kastes. Pilnīgi baltas. Un šādus te kastes ar visiem vidiem, pielīmē vidu, vai arī var nelīmēt, var vienkārši šādā te veidā ieliek iekšā un, kur noliku spoles viss, parādīšu, kā tas ir, jo ir kastes, kam nav tie vidi. Šito pašu akai spoli, vienkārši uzliek šitā un tā ir tāda uzglabāšanas kaste. Man te ir daži tas skočs spoles, kas ir bez kastēm, un tad saliks visu iekšā pa kastēm. Kaut kā tā.
Tā kā šoreiz bija pa magnetofonu lentēm. Nākošais skatīsies, kas man sanāks, vai pa platēm, vai arī būs par magnetofonu ierakstiem, studiju ierakstiem. Nu, kaut kā tā. Šai reizē droši vien pietiek, ja patika. Un tad jau atkal līdz citai reizītei. Nu ko, kaut kas no Krimsoniņam. Lai jauka diena visiem!